Tas ir vienkārši neticams mērogs. Vienkārši neticam, tu vari apstāties. Tā ir slāva iznīcība. Pēdējo 7 dienu laikā Vladimirs Putins zaudēja sabiedroto, zaudēja diktatoru un zaudēja pārliecinātu atbalstītāju. Baltkrievijas diktators Lukašenko tikko publiski nepakļāvās tiešai Kremļa prasībai. Tad mums ir Serbijas prezidents, viens no pēdējiem Krievijas draugiem Eiropā, tika spiests atkāpties no amata. Un, protams, rietumnieki, kuri bija pievērsušies Krievijai un pārcēlās uz turieni, jo uzskatīja to par rietumu utopiju, tagad publiski atzīst, ka viņiem tika melots. Sistēma, aiz kuras slēpjas Vladimirs Putins, sāk plaisāt. Bet sāksim ar Krievijas komandieri, par kuru runājām mūsu iepriekšējā video. To vienīgo, kurš tieši draudēja ar dumpi. Mums ir jaunumi par to, un esmu pārliecināts, ka jūs jau nojaušat, kas tas ir. Ja skatījāties mūsu pagājušās nedēļas video, jūs atceraties Aleksandru Ļuņinu, bijušo bataljonu komandieri, kurš ierakstīja populāru video, tieši uzrunājot Putinu un pieprasot, lai Kremlis uzlabo apstākļus frontē, citādi draudot ar militāru dumpi. Tie bija viņa precīzie vārdi. Šīs video ieguva vairāk nekā 50 miljonus skatījumu, un tagad Kremlis ir atbildējis, taču ne tā, kā viņš bija gaidījis. Ļuņins tagad ir arestēts, pirms viņš vispār paspēja nokļūt līdz Kremlim, lai runātu ar Putinu. Un saskaņā ar Krievijas tiesu iestāžu mājaslapu, tātad šī ir tiesas mājaslapa, kur var pārbaudīt jebkura cilvēka vārdu, viņš tika notiesāts par ekstrēmistisku simbolu, konkrēti nacistisku simbolu demonstrēšanu. Diemžēl vienīgā informācija, kas mums ir no šīs mājaslapas, ir tāda, ka viņš tika arestēts, notika tiesas sēde un tika pieņemts spriedums. Taču mēs precīzi nezinām, kāds bija šis spriedums. Tātad mēs nezinām, kāds sots viņam draud. Tas ir tāpēc, ka tiesa atsakās to atklāt publiski. Kad Krievijas žurnālisti vērsās pie tiesas pēc informācijas, viņi vienkārši atbildēja: mēs šo jautājumu publiski neapspriežam. Tātad, jūs paši varat izdarīt savus secinājumus. Bet tagad pievērsīsimies citam nodevības veidam, ar kuru saskaras Putins. Startautiskiem nodevības veidam, kas nāk no Baltkrievijas. Aptuveni pirms nedēļas Wall Street Journal publicēja šo ziņojumu. Krievija tagad spēcīgi spied Baltkrieviju atvērt jaunu fronti Ukrainas karā. Konkrēti, Kremlis vēlējās, lai Baltkrievija izdara 3 lietas. Pirmkārt, ļaut Krievijai palaist dronus no Baltkrievijas teritorijas, radot draudus no ziemeļiem, kas piespiež Ukrainu pārvietot spēkus prom no austrumu frontes. Otrkārt, kalpot par placdarmu provokācijām pret NATO valstīm. Un treškārt, iespējams iesaistīt Baltkrievijas karaspēku aktīvā kaujā. Un Putins būtībā teica: hei, visa vara ir manās rokās, jo Baltkrievija finansiāli ir atkarīga no Krievijas. Tāpēc Lukašenko ir jādara tas, ko vēlas Krievija. Pretējā gadījumā viņš zaudēs varu. Tagad Ukraina pati sāka darboties diplomātiski, un to darīja aizkulisēs. Būtībā viņa lika Baltkrievijai saprast, ka ja tā iesaistīsies šajā karā, tas Lukašenko jebkurā gadījumā nenāks par labu. Ukrainai ir droni, kurus pat Krievija nevar apturēt. Kā Baltkrievija cīnīsies pret to? Un zini ko? Tas patiešām nostrādāja, jo Lukašenko uzstājās starptautiskajā televīzijā. Viņš runāja ar starptautisku žurnālistu un atbildēja uz dažiem jautājumiem, uz kuriem, manuprāt, Kremlis negaidīja, ka viņš atbildēs. Pirmkārt, viņš atklāti pateica, ka ja Ukraina sāks uzbrukt Baltkrievijai, tāpat kā viņi uzbruk Krievijai, tad zini ko? Baltkrievijai nav nekādu izredžu. Paklausies pats. Baltkrievija pēdējās nedēļās bieži nonākusi mediju uzmanības lokā. Galvenokārt tāpēc, ka Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis ir brīdinājis, ka Krievija plāno uzsākt jaunu uzbrukumu Ukrainai no Baltkrievijas teritorijas. Vai prezidents Vladimirs Putins ir apspriedis šo iespēju ar jums? Vai viņš cenšas atvērt jaunu fronti no Baltkrievijas? Jā, mēs šo jautājumu ar Vladimiru Putinu apspriedām, bet ne tā, kā to apspriež masu mēdī. Mēs bieži runājām ar prezidentu Vladimiru Putinu par to, ka nav pieļaujams, lai karš Ukrainā pārietu uz Baltkrieviju. Pirmkārt un galvenokārt, Baltkrieviju mēs nevēlamies iesaistīties karā. Baltkrievija ir ievainojama no militārā viedokļa, ja Ukraina sāk uzbrukt Baltkrievijai, tāpat kā tā uzbruk Krievijai. Jo no šāda Ukrainas bruņoto spēku skatu punkta Baltkrievija ir uzreiz sasniedzama. Un mēs saprotam, ka visa mūsu loģistika un visi ražošanas objekti varētu tikt pakļautas uzbrukumam. Starp citu, Ukraina ir paziņojusi, ka tai jau ir 500 mērķu Baltkrievijas teritorijā. Tagad tas nav nekāds trakais apgalvojums. Padomājiet par to. Esmu diezgan pārliecināts, ka visas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kas bija Baltkrievijā, noteikti ir pārvietotas uz Maskavu, lai aizsargātu Putinu un viņa līdzgaitniekus. Tas nozīmē, ka Baltkrievijai, kurai jau sākotnēji nav daudz pretgaisa aizsardzības sistēmu, tās visticamāk tagad ir vēl mazāk nekā parasti. Un turklāt viņiem nav nekādas pieredzes šajā drona kardarbībā, kas ir radusies Krievijas un Ukrainas kara rezultātā.
Ukraina pēdējos 4 gadus ir apguvusi šo prasmi un pārspēja Krieviju šajā jomā. Baltkrievijai nebūs nekādu izredžu. Protams, intervija ar to nebeidzās. Lukašenko turpināja runāt un tikai pasliktināja situāciju. Nākamajā daļā viņš būtībā saka, ka Krievija nekad nav izmantojusi Baltkrievijas teritoriju, lai uzbruktu Ukrainai, kas, protams, nav taisnība. Bet papildus tam viņš arī saka, ka ja šis karš paplašināsies, Krievijai nav nekādu izredžu patiesībā aizsargāt Baltkrieviju. Paklausieties! Baltkrievi nevēlas karu, jo Baltkrievi ļoti cieta iepriekšējos karos. Tika nogalināti daudzi civiliedzīvotāji. Un treškārt, ja Krievija uzbruktu Kijevai no Baltkrievijas teritorijas, tad Krievijas un attiecīgi arī Baltkrievijas frontes līnija paplašinātos par 1500 kilometriem gar Baltkrievijas, Krievijas un Baltkrievijas Ukrainas robežām. Mēs nevaram aizsargāt šo robežas daļu. Īpaši, ja NATO bruņotie spēki, NATO karaspēks un valstis, kas atbalsta Ukrainu, izvietotu savus karavīrus Ukrainas teritorijā. Tagad, protams, kā jūs varat nojaust, Zelenskis atbildēja uz visām Lukašenko izteiktajām apgalvojumiem. Un te tas ir, paskatieties. Kad sākās pilna mēroga karš, mūs skāra raķetes, kas nogalināja bērnus un pieaugušos. Un Lukašenko to zina. Liels skaits raķešu tika palaists no Baltkrievijas. Toreiz viņš zvanīja Ukrainai un atvainojās, teica, ka tas nav viņa kontrolē. Es tam neticu, bet tā viņš jau teica. Tagad Krievija turpinās viņu vēl vairāk iesaistīt šajā karā. Tagad viņš saprot, ka Ukraina atbildēs. Šis vairs nav 2022. gads. Ukrainai ir vairāk nekā pietiekamas spējas arī bez saviem rietumu partneriem dot prettriecienu. Un to pats Putins tagad apgūst. Bet tomēr turpināsim ar paziņojumu. Nav nepieciešami lieki vārdi. Uz viņa sakaru torņiem ir retranslātori. Viņa teritorijā gar abiem reģioniem, kas robežojas ar Ukrainu, ir iekārtas, kas korģē uguni uz mūsu cilvēkiem. Viņam vajadzētu noņemt šīs iekārtas. Es domāju, ka viņam ar nedēļu pietiek, lai to izdarītu. Jo šobrīd katru dienu mūsu civiliedzīvotāji tiek nogalināti un bērni tiek ievainoti tā rezultātā. Ja viņš to nedarīs, mēs arī nedarīsim. Tagad ļaujiet man paskaidrot, ko Zelenskis šeit domā. Pēdējo 4 gadu laikā Ukraina ir izveidojusi aizsardzību. Viņi ir izveidojuši sistēmas, lai cīnītos pret Krievijas droniem. Un daudzas no šīm sistēmām, kā jūs zināt, atrodas uz austrumu robežas, uz robežas ar Krieviju. Lai to apietu kā pretpasākumu šai stratēģijai, Krievija tagad izmanto Baltkrievijas robežu, lai ar saviem droniem ielidotu dziļāk Ukrainā un pēc tam ienāktu Ukrainas teritorijā. Tātad, ko viņi dara? Viņi palaiž dronu no Krievijas, tad drons lido lejup, turas gar Baltkrievijas robežu, paliek Baltkrievijas teritorijā un tad strauji pagriežas, lai uzbruktu kādai Ukrainas pilsētai. Papildus tam ir retranslatori, būtībā radiotehnoloģijas, kas palīdz Krievijai labāk sazināties ar droniem. Tātad, ja Ukraina mēģina traucēt signālu vai darīt ko tam līdzīgu, šie retranslatori būtībā samazina iespēju, ka drons tiks traucēts, jo tie atrodas tuvāk dronam. Tādā veidā Krievijai ir lielāka kontrole pār droniem. Tagad Zelenskis saka, ja jūs patiešām vēlaties palīdzēt Ukrainai, jums vajadzētu noņemt šīs tehnoloģijas, lai Krievija nevarētu izmantot to, kas atrodas Baltkrievijā, lai uzbruktu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tagad Lukašenko patiesībā atbildēja uz šo lūgumu, un mēs to zinām no Krievijas medijiem. Tieši viņi par to sacēla lielu troksni. Bet pirms mēs pievērsīsimies šai atbildēji, ļaujiet man parādīt jums, kā Lukašenko atvainojas Zelenskim. Jo viņš zina, ka ja to nedarīs, viņam var klāties slikti pie varas. Paklausieties. Viņi sāk man draudēt. Man vajadzēja atbildēt. Ja Vladimirs Aleksandrovičs tika aizskarts, es atvainojos viņam par šiem vārdiem. Varbūt man nevajadzēja to darīt, ņemot vērā, ka viņš tomēr ir karā. Varbūt man nevajadzēja par to runāt tik skarbi. Bet no otras puses viņam vajadzētu saprast, ka mēs bieži sakam, ko sēj, to pļauj, tāpēc jābūt uzmanīgākam un piesardzīgākam. Turklāt viņš to lieliski saprot. Es vēlreiz uzsveru, ka nevajadzētu gaidīt nekādas militāras darbības no Baltkrievijas un īpaši no manis. Jau no pašām pirmajām kara dienām es ierosināju, kā panākt vienošanos un kā noslēgt mieru. Šī nebija tukša atvainošanās. Ļaujiet man parādīt, ko ar to domāju. Tieši pēc šīs intervijas pārraidīšanas un uzreiz pēc tam, kad Zelenskis izteica savu prasību par to, lai noņem šos retranslatorus, uzminiet, kas notika. Krievijas militārie blogeri apstiprina, ka Baltkrievija patiešām ir slēgusi MTS darbību, kas ir Krievijas telekomunikāciju operators ar infrastruktūru Baltkrievijas teritorijā. Un jūs varat pieņemt vai, es domāju, izteikt pamatot minējumu, ka Krievija izmantoja šo tehnoloģiju, šo uzņēmumu, lai labāk kontrolētu savus dronus. Un tagad Krievijai būs
būs grūtāk, bet Ukrainai būs vieglāk aizsargāties pret dronu uzbrukumiem. Protams, kā jau iepriekš minēju, šīs ziņas nāk no Krievijas kara blogeriem, un viņiem nav stimula melot, lai Ukraina izskatītos labāk. Viņiem nav stimula melot, lai Baltkrievija izskatītos slikti. Patiesībā šie kara blogeri ir nikni, jo viņi to uztver kā apvainojumu Vladimiram Putinam, apvainojumu Krievijai. Būtībā kā pierādījumu tam, ka Krievijas ietekme samazinās pat savā ietekmes sfērā. Paskatieties, kā viņi reaģē. Kā mūsu Kremļa pensionāri jūtās par šo. Mūsu pašu sabiedrotais nodara pāri mūsu valstī, slēdzot mūsu MTS, tu vecais Kremļa pakalpiņu. Vienkārši ej pensijā un dod vietu jauniešiem. Acīm redzot, Baltkrievija stājas pretī Krievijai. Šeit ir svarīgi atcerēties, ka Lukašenko, precīzāk sakot finansiāli, ir atkarīgs no Krievijas, lai saglabātu varu. Zini, esmu pārliecināts, ka Krievija viņam palīdz ar lētu gāzi, varbūt pat ar naudu. Tad kā viņš tam pretosies? Jo Putinam joprojām ir šī ietekme. Nu zini ko, Lukašenko ir pie varas ilgāk nekā esmu nodzīvojis. Viņš ir šīs valsts diktators kopš 1994. gada. Tas ir ļoti ilgs laiks. Viņš nav labs cilvēks, bet tas nenozīmē, ka viņš ir muļķiski. Viņš zina, kā darboties, vismaz politiski. Viņš zina, ka ja zaudē vienu sponsoru, jāatrod cits. Un tieši to viņš arī dara. Paskaties. Viņš tikko aizlidoja uz Pekinu un vairākas dienas personīgi tikās ar Xi Jinpingu. Šo tikšanos beigās Pekina izdeva oficiālu paziņojumu, kurā teikts, ka Ķīna atbalsta Baltkrievijas aizsardzību, Baltkrievijas suverenitāti. Tagad esmu pārliecināts, ka šis paziņojums ir domāts, lai atturētu Ukrainu no jebkādiem triecieniem Baltkrievijas teritorijā. Taču, manuprāt, īstais vēstījums patiesībā ir tas, ka Lukašenko sūta ziņu Maskavai. Vēstījums ir diezgan skaidrs. Ja Krievija atsakās turpināt finansēt Lukašenko un viņa valdību, uzmini, kas notiks. Ķīna ir vairāk nekā gatava iesaistīties. Un Ķīna, lai gan tā ir dažas ekonomiskas problēmas, joprojām ir daudz lielāka ekonomika nekā Krievija. Daži $100 miljonu gadā, kas nonāk Baltkrievijā. Tas iespējams ir tikai noapaļošanas kļūda ČKP. Tāpēc tas ir kaut kas, ko Putinam jāņem vērā. Tagad it kā ar to vēl nebūtu gana slikti. Mums ir vēl viens Putina sabiedrotais, kurš tiek spiests atkāpties Serbijā. Bet pirms mēs ķeramies pie šīs ziņas, ātri apskatīsim mūsu mēmu sadaļu. Jūs jau zināt noteikumu. Ja jums patīk joks, nospiediet abonēšanas pogu zemāk. Un ja jau esat abonējis, vienkārši nospiediet patīk pogu zemāk. Tas tiešām palīdz algoritmam mūs biežāk rādīt. Šodienas joki ir mazliet pieaugušāki. Nekā slikti, tikai izteiksme. Pirmais, kas mums ir, nav īsti joks. Tie ir vārdi no krievu kara blogera, kurš analizē situāciju Maskavā un Krimā, sakot, puiši, lūk, kāda ir situācija. Mūs apmāna atkal, un mēs vienkārši to norijam. Diezgan smieklīgi, tas pat nav joks. Esmu pārliecināts, viņš to domāja nopietni, kad to teica. Nākamais ir fragments ar degošu Maskavu. Krievu naftas pārstādes rūpnīcām vienkārši iet liesmās, un tad kāds dalās tikai ar vienu vārdu no krievu vārnīcas. Vai jūs zinājāt, ka Krievijā patiesībā ir viens vārds frāzei apstaigā un uzzini? Esmu pārliecināts, ka izrunāšu to nepareizi, bet tas vārds ir Dobjo Bivlas. Nezinu, vai pateicu to pareizi, bet ceru, ka jūs varat to redzēt savos ekrānos. Tagad tas man atgādina vācu vārdu, kuru es nevaru izrunāt – Schadenfreude, kas būtībā nozīmē, ka kāds gūst prieku par cita nelaimi. Un man šķiet, ka daudzi cilvēki, kas skatās šo kanālu, gūst prieku par Putina nelaimi. Starp citu, arī es pats, bet tomēr es domāju, ka tas ir svarīgs vārds, ko iemācīties. Pāriesim atpakaļ pie nopietnām tēmām. Tagad, pirms mēs runājam par Serbijas prezidenta piespiedu atkāpšanos, parunāsim par lielāko Putina sabiedroto – Ķīnu un Xi Jinpingu. Un uzmini, kas notiek. Ķīnas komunistiskā partija redz, kurp šis karš virzās. Tagad Ķīna stingri mudina Putinu atgriezties pie sarunām un izbeigt karu. Protams, šeit mums jābūt skaidriem. Ķīna labprātāk redzētu, lai šis karš turpinās, nevis apstājas, jo Ķīna no tā gūst lielu labumu. Ķīna pārdod dronus abām pusēm, gan Ukrainai, gan Krieviem. Turklāt Ķīna pērk Krievijas naftu ar ļoti labu atlaidi. Un, protams, kā mēs runājām video sākumā, daudzi tradicionālie Krievijas sabiedrotie tagad raugās uz Ķīnu kā uz savu lielo brāli. Tātad Ķīna gūst labumu gandrīz visos aspektos. Viņi labāk gribētu, lai šis karš turpinās, nevis apstājās. Bet, protams, viņi nevar atļauties, lai Krievija zaudētu šo karu, jo tas vājinātu viņu bloku. Tagad, kad viņi redz, ka Krievijai klājas grūti, viņi izdara spiedienu uz Putinu, lai viņš vienotos par kaut kādu pamieru, kurā viņš joprojām paliek pie varas. Tagad parunāsim par Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču. Viņš tikko paziņoja, ka atkāpjas no amata, un tuvāko nedēļu laikā notiks ārkārtas vēlēšanas. Lai saprastu, kāpēc tas ir svarīgi Putinam, mums jāizprot divas lietas. Pirmkārt, kāpēc Vučičs atkāpjas, un otrkārt, kādas attiecības viņam bija ar Krieviju. Sāksim ar pirmo. Protams, Vučiču neizspiež no amata Ukrainas kara dēļ. Serbija kopš 2025. gada novembra saskars ar protestiem pret valdību. Protests sākās korupcijas skandāla dēļ, kas bija saistīts ar pavisam jaunu dzelzceļa
dzelzceļa staciju, kura vienkārši sabruka. Stacijas jumts iebruka dažus mēnešus pēc tās uzbūvēšanas, nogalinot vairākus cilvēkus. Un izmeklēšana atklāja, ka valdības līgums tika piešķirts pamatojoties uz kukuļiem. Un, kā jau zināt, otkatiem. Sākotnēji valdība mēģināja slēpt izmeklēšanu, kas tikai pastiprināja protestu. Visu šo laiku Vučičs pretojās tam. Viņš teica, hei, es nebiju tas, kur apsūdzēju, es neatkāpšos. Tajā pašā laikā protestētāji pieprasīja viņa atkāpšanos. Nu tagad viņš beidzot paziņoja, ka atkāpsies. Būs jauns prezidents. Šeit ir svarīgi pievērst uzmanību viņa attiecībām ar Putinu. Tagad Vučičs nebija tik prokrievisks kā, piemēram, Viktors Orbāns Ungārijā, kurš bija ļoti slavens ar to, ka atklāti aizstāvēja Putinu ES samitos. Bet viņš joprojām bija kā otrais nozīmīgākais Krievijai draudzīgais līderis Eiropā. Serbijai, protams, vēsturiski ir reliģisks un kultūras saites ar Krieviju. Un papildus tam Vučičs prasmīgi izmantoja šīs saites, lai iegūtu balsis valstī un, protams, saņemtu atbalstu un finansiālu palīdzību ārpus valsts. Tātad noteikti laba ziņa Ukrainai, ka viņš aiziet. Bet būsim godīgi, mēs īsti nezinām, kas viņu aizstās. Kā jau teicu, karš nebija galvenais iemesls viņa atkāpšanās lēmumam, un arī viņa atbalsts Putinam nebija izšķirošs. Tas nozīmē, ka tas ir iespējams. Atkārtoju, es nepārzinu Serbijas iekšpolitiku. Tātad, ja jūs zinat labāk, labojiet man komentāros, bet ir iespējams, ka viņa vietā varētu nākt kāds līdzīgs cilvēks, vismaz ārpolitikas, īpaši attiecībā uz Krievijas ziņā. Kāds, kurš daudz ciešāk sako Serbijas politikai nekā es, var apstiprināt to komentāros zemāk. Bet jebkurā gadījumā pāriesim pie trešā frontes, ar kuru Putins pašlaik saskaras. Un tie patiesībā ir rietumu atbalstītāji, kuri tik ļoti atbalstīja Putinu un Krieviju, ka pārcēlās uz Krieviju, jo uzskatīja, ka Krievija ir labāka par rietumu valstīm. Un tagad viņi atklāja, ka tā nav gluži patiesība. Ļaujiet man parādīt jums šo ziņojumu. Tas ir no BBC un tikko publicēts. Ziņojumā ir runa par diviem cilvēkiem. Viens vīrietis šeit ir no Teksasas un otrs, ja nemaldos, no Lielbritānijas, kuri pārcēlās uz Krieviju un tagad atklāja, ka viņiem tiešsaistē tika melots. Pirmais vīrietis ir vārdā Leo Hērs. Viņš pārcēlās no Teksasas uz Krieviju. Un, diemžēl, tā ir ļoti izplatīta tendence. Un, kad es saku izplatīta, tas ir otrais vīrietis, par kuru mēs esam runājuši šajā kanālā, kurš atstāja savu dzīvi Teksasā un dodas uz Krieviju. Es nezinu, vai Krievijai vienkārši ir lielāka ietekme Teksasā salīdzinājumā ar citām štatiem, bet šķiet, ka daudzi teksasieši, un kad es saku daudzi, man šķiet, ka vairāk nekā no jebkura cita štata. Tas nav tā, ka tie būtu 100 cilvēku. Tāpat ir 10 cilvēku, bet diezgan daudz cilvēku no Teksasas pārceļās uz Krieviju. Tagad Leo šeit ir dedzīgs kristietis, un viņš pārcēlās kopā ar savu sievu un 3 bērniem, meklējot valsti, kur, kā viņš saka, tradicionālās kristīgās vērtības joprojām veido ikdienas dzīvi. Un pēc tam, kad viņš dzirdēja, ka Krievija aizstāv rietumu vērtības, viņš izvēlējās Krieviju. Diemžēl viss sākās neveiksmīgi jau tad, kad viņš tur ieradās. Viņu apkrāpa par $60,000. Patiesībā pat vairāk nekā $60,000. Kāds, kam viņš bija uzticējies savā jaunajā kopienā. Tas viņam bija milzīgs trieciens, jo viņš palika bez pajumtes. Un no tā brīža situācija tikai pasliktinājās. Viņa vecākajiem bērniem nepatika Krievu dzīvesveids, un viņi kopš tā laika ir atgriezušies Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa sieva vairs nedzīvo kopā ar viņu. Tagad viņš dzīvo viens pats, iestrēdzis valstī, kurā viņš kļūst arvien vīlies. Tagad es gribu norādīt, ka Leo šo interviju sniedz BBC, tāpēc ir tieši viņa citāti. Bet viņš saka, ka viņam nav nekāda problēma ar parastajiem krieviem. Patiesībā viņš saka, ka tie ir ļoti jauki cilvēki, ļoti draudzīgi cilvēki. Bet tas, ar ko viņam ir problēmas, ir sistēma. Vispirms viņš norāda, ka Krievijas ekonomika šķiet piedzīvo grūtības. Un otrā lieta, ar ko viņam ir problēmas, ir informācijas ierobežojumi, ar kuriem viņam jāsaskaras Krievijā. Tagad es nolasīšu viņa tiešo citātu, labi? Viņš saka, Krievijā nav to cilvēktiesību vērtību, kādas mums ir šeit, Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš arī saka, ka viņam pietrūks to brīvību, kas ir veidojušas amerikāņu personību. Tad mums ir otrs puisis, kurš pārcēlās no Lielbritānijas uz Krieviju, cerot atrast tradicionālas attiecības. Un viņš saka, Krievija nav tāda utopija, kādu cilvēku to cenšas attēlot sociālajos tīklos. Viņš īpaši norāda, ka Krievijā ir daudz vientuļo vecāku ģimeņu, un šķiršanās rādītāji nemaz nav tādi, kā viņam iepriekš bija stāstījis rietumu ietekmētājs. Tad viņš atklāti kritizē amerikāņu un britu ietekmētājus, kuri turpina savām auditorijām popularizēt idealizētu Krievijas tēlu. Viņš saka, ka ir tādi cilvēki kā viņš, kuri pārvācas šīs propagandas dēļ. Un tad viņi saprot, ka tas viss bija tikai propaganda. Tagad ir svarīgi norādīt, ka šajā kanālā mēs daudz kritizējam Krieviju, bet viena lieta, kurā viņi ir patiešām labi, ir propaganda. Viņi varētu būt labāki nekā Amerikas Savienotās valsts, Ķīna, viņi varētu būt labāki nekā visi pārējie kopā. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šeit šajā kanālā darām to, ko darām. Cīnāmies pret Krievijas propagandu
un cīnāmies pret meliem, ko viņi izplata. Un pat labāk nekā es, man ir bijušais Navy SEAL Chucks Fārs, kurš zina daudz vairāk par militārajām lietām nekā es. Un viņš precīzi izskaidro, kā Krievijas stāstītais par savu armiju patiesībā neatbilst tam, kā viņi uzvedas frontes līnijās. Tagad šeit ir vēl viens fragments no mūsu biedru ekskluzīvā segmenta, kur Chucks Fārs analizē kadrus no kaujas lauka. Mēs to saucam par kaujas lauka analīzi. Paskatieties! Jā, šeit mums ir, es domāju, ka tas ir video ar vienu Leopardu tanku, kas cīnās pret 2 Krievijas bruņu tehnikas kolonnām. Tagad šis puisis tūlīt izdarīs kaut ko ļoti gudru šī fragmenta sākumā. Viņam šeit ir iespēja izvēlēties starp pirmajiem 3 mērķiem. Viņš pagaidīs, līdz viens no mērķiem bloķēs vienīgo izejas ceļu, un tad viņš to izslēgs. Tātad tieši tur viņš ir bloķējis vienīgo citu ceļu, kas ved pie viņa. Tātad viņš ir novirzījis visus pārējos transporta līdzekļus tā, ka tiem tagad jābrauc tieši pie viņa. Tātad tur viņš netrāpīja. Labi, ar otro šāvienu viņš trāpīja. Tagad šis puisis pagriežas un pagriež savas bruņas sāniski. Viņa labākā bruņu aizsardzība ir tieši priekšā. Tagad viņš ir pagriezis ievainojamo sānu pret pretinieku un bums, viņš ir trāpījis. Tātad, paskaties, ko es teicu par to, ka šie puiši tiek novirzīti. Tagad viņiem nav iespējas izkļūt, viņiem nav kur apgriezties. Tātad atkal, mēs par to jau esam runājuši iepriekš. Šis ir T šķērsošana. Burta T gadījumā šie puiši ir vertikālā svītra. Horizontālo svītru aizņem Leopards. Tātad viss, kas viņam jādara, viņam pat nav jāvirza ierocis pārāk tālu. Vienkārši jāmaina pacēlums. Viņš iznīcinās 1. tanku, viņš iznīcināja 3. tanku, 3., 4. un 5. Un kad šie puiši mēģinās aizbēgt, viņš visus viņus sašaus pakaļā. Labi, tur mums deg propelents. Redzi tās liesmu strūklas, kas šaujas ārā no lūkām? Jā. Tas ir propelents, kas deg torņa iekšpusē. Labi, tur ir mūsu Leopards. Labi, viņš virzās uz priekšu, šauj un maina pozīciju. Redzi, viņš pastāvīgi maina savu atrašanās vietu. Tagad viņš iesaistās cīņā ar šiem puišiem uz paralēlas ielas. Jā, zini, šo tanku izmanto lieliski. Un atkal, zini, tu negribi ar vienu tanku stāties pretī tuvojošai ienaidnieka kolonnai, vai ne? Tas prasīja prasmes, apmācību un nopietnu drosmi. Vai ne? Un viņa neviens cits neatbalsta. Viņš ir paskaties, tas ir episki. Tas ir lielisks ieroču pielietojums. Lieliska viņa komandas koordinācija. Lieliska koordinācija ar droniem. Ja jūs interesē šāds saturs un citas sērijas, ko veidojam tikai biedriem, jūs varat kļūt par biedru jau tagad, noklikšķinot uz pogas pievienoties zemāk, vai vienkārši uzklikšķinot uz saites aprakstā. Tā ir pirmā saite.